Man rokās ir 2 žurnāli. Starp šiem žurnāliem ir 25 gadu starpība. Šis ir pirmais žurnāls seriāls, iznācis 2001. gadā, kad man bija 7 gadi, un es gāju 1. klasē. Es jau no kādu 5-6 gadu vecumu ar savu vecmāmu kopā skatījos meksikāņu seriālu. Un man nenormāli patika, man patika visas tās emocijas un drāmas, un man likās, ka Dievs, tas ir tik skaisti, tik kaifīgi, tik, meldrāmas ir mans dating. Neskatoties uz to, ka man ļoti patika arī Princeses žurnāls un Bindijas pulks, es gribēju arī savu šo te pirmo seriāls žurnālu, kuru kā šodien atceros, ka šķirstīju, skatījos uz šīm te bildēm, jo tur bija tā laika no seriāla Rosalinda aktrise, kas man likās vienkārši episka. Un te bija bildes un viss, kā viņa izpaužās, un es skatījos kā bērns ar vienkārši puspavērtu muti, un man likās, ak, Dievs! Cik krūti ir būt aktrisei, ka tu vari būt žurnālā, ka tu vari šādi pozēt, ka tu vari, ka tu esi kaut kas wow. Un 25 gadus vēlāk es šķirstu citu žurnālu, kurā man ir iespēja atšķirt rakstu pašai ar sevi. Tā ir tāda sirreāli, nereāla sajūta un tāds ārprātīgs sapņu piepildījums, kas man kā tam 7-gadīgajam bērnam likās pilnīgi nereāli. Bet, kā dzīve rāda, nekas nav neiespējams. Arī tu 25 gadus vēlāk vari nokļūt žurnālā. Tiešām reālā žurnālā, ja patiešām tas ir tavs sirds sapnis un vēlme. Tas, ko es tev šodienā gribu pateikt, nekad nesamazini savus sapņus. Ja tev bērnībā bija kāds sapnis, nekad nav par vēlu tam tapt dzīvam. Un, ja vēlies uzzināt, kā īstenībā es nonācu vēl šeit, jo tam arī ir savs stāsts, atstāju komentārā reakciju.